13. un 14. aprīlī Olimpiskajā sporta centrā norisināsies viens no ievērojamākajām mākslas vingrošanas sacensībām Baltijas aplis. Mēs šodien esam ieradušies sporta skolā Arkādī, kur palūkosim, kādas izredzes ir mūsu pārstāvēm iegūt godalgotas vietas, kā arī uzzināsim, kāpēc šajā pasākumā tik liela uzmanība tika pievērsta tieši mākslai. Mēs esam ļoti priecīgi un ļoti lepni par to, ka Baltijas aplim šis būs jau 14. gads, tātad starptautiskajām sacensībām mākslas vingrošanā, un īpaši priecīgi un īpaši lepni, ka mums ir izdevies saglabāt šo sacensību tādu savdabību un pat unikalitāti, jo nekur citur pasaulē nav tādu sacensību, kur sportistas mākslas vingrotājs cīnās ne tikai par medaļām, bet cīnās arī par mākslinieku darbiem. Jā, arī šogad tautā cienīti mākslinieki nāk ar savām gleznām, un tā ir tāda miedarbība apusēja, ja, ka mākslinieku tā klātesamība, klātbūtne iedvesmo vingrotājs laukumā, ja, viņas vismaz cenšas, ja, katra veidotāja laukumā pati savu tādu mazu mākslas darbu, droši vien vairāk nekā parastās sacensībās, kur ir tikai sportiskā cīņa, un savukārt mākslinieki atkal, viņas kā mūzas vēro un domāju, ka iedvesmojas arī no viņām savā tālākajā daļradē. Ja, un šogad mēs tā īpaši to gribam akcentēt, tāpēc arī sacensību tā vizuālajā noformējumā, sacensību afišā ir šī mākslinieka roka ar otu. Ja. Tādējādi it kā īpaši tā uzsverot to, ka šis otrs pieskāriens palīdz tai meitenei tā kā mazliet atplaukt. Vai katra dalībniece tiek pie savu mākslas darba, vai tas ir tikai tā īpašām izredzētajām mūzām? Katra netiek, bet nereti ir tā, ka viena tiek pat pie vairākiem, ja? Jo, ja tiešām ir tādas ļoti izteiktas tās favorītas, ja, un ļoti spilgtas un emocionālas un temperamentīgas un savdabīgas vingrotājas. Un tad ir tā galvenā elegances kronēšana, un tā ir šogad uzticēta māksliniekam Jānim Anmanim. Ja, tā ir tā pati elegantākā, savdabīgākā, interesantākā vingrotāja. Ar kādiem priekšnesumiem un īpašām vingrotāju performancēm šogad tiks iepriecināti skatītāji? Jā, šogad tas arī jau tradicionāli būs tāds pavasarīgs priekšnesumu karuselis. Būs gan Latvijas mākslas vingrošana klubu vingrotājas jaunās, gan pirmoreiz būs arī Latvijas sporta teātris ar vairākiem interesantiem uzvedumiem. Būs dziedātāji, dejotāji, mūziķi. Jā, kopskaitā šogad 137 cilvēki priekšnesumos vien piedalīsies. Tā kā es domāju, būs tiešām krāšņi un skaisti, un tāpēc visi ļoti mīļi aicināti. Tātad sacensības 13. un 14. aprīlī Olimpiskajā sporta centrā. Jā. Baltijas aplis ir nozīmīgas sacensības daudzām jaunajām Latvijas vingrotājām. Ar ko šīs sacensības ir tik īpašas? Mēs gaidām pavasarī, mēs gaidām mūsu mīļākās sacensības, tāpēc, ka pie mums brauks, nebaidos pateikt, pasaules labākās vingrotājs. Un gan meitenes, gan mēs visi gribām redzēt to reāli uz mūsu laukumu. Tāpēc mēs gaidām ļoti un cerām uz mūsu meitenēm, protams, mūsu čempioni. Pagājušo gadu viņa tika sešnieka. Es gribu novēlēt viņai veiksmīgu startu, ne tikai viņai, visām 3 meitenēm, kurās startē konkurence no mūsu valsti. Lai tiktu sešnieka. Treniņu procesā esam sastapuši vienu no Baltijas apļa favorītēm, proti Latvijas pārstāvu Jelizavetu Gamaļejevu. Pastāst lūdzu, cik tev gadi, kuro gadu piedalīsies jau Baltijas apļa sacensībās? Labdien, man ir 19 gadi, un sākumā pirmo reizi es startēju Baltijas apli 2010. gadā, un tagad es startēšu šeit jau 4. reizi. Man ļoti patīk šīs turnīrs, jo viņš ir ļoti skaists, un tur ir daudz gleznu un puķu, un tāda ļoti mājīga atmosfēra. Vai Baltijas aplis ir arī viens no tavām nozīmīgākajām sacensībām? Tu droši vien piedalījies pietiekam daudzās arī starptautiskās sacensībās ārpus Latvijas. Protams, jā, bet man īstenībā ļoti patīk startēt īpaši Latvijā, jo šeit ir daudz meitenes un manas draudzenes un vecāki, kuri var mani redzēt, bet kad es startēju ārpus Latvijas, tur
nav tik daudz meitenes no Latvijas. Un tāpēc man ir ļoti patīkami startēt mana dzimtenē, un es ļoti gribu labi iztaisīt visu. Tavu komandas biedreņu un cīņas biedreņu atbalsts vairāk palīdz nekā traucējam? Jā, protams, jo mēs esam draudzinies ar visam meitenēm, un cenšamies palīdzēt viens otrai. Baltijas aplis ir zināms, ka sacensības ar pietiekami sīvu starptautisku konkurenci. Kā tu vērtē savas izredzes šogad? Īstenībā es nekad nedomāju par vietu un par medaļām, jo mans darbs ir iztaisīt labi manu programmu, lai es būtu apmierināta un lai manas treneris būtu apmierinātas. Un kad es jūtu, ka es visu iztaisīju, tad būs rezultāts un būs medaļas. Tāpēc es nedomāju, kādu vietu es varu tur ieņemt. Līdz sacensībām ir atlikušas pāris dienas tikai. Kā ir noritējis tavs sagatavošanās process, vai jūties pilnīgi pārliecināti par saviem spēkiem? Jā, esmu, jo es startēju dažas sacensībās. Es biju gan Francijā, gan Izrēlē, gan Maskavā, un es jūtu, ka esmu gatava. Labi, tu novēlēsim tev veiksmes un turēsim mīkšķis par tevi. Paldies jums! 13. un 14. aprīlī Olimpiskajā sporta centrā. Jā. Sestdien, pirmajā sacensību dienā, 13. aprīlī rīta sacensības no 10:00 ir ieeja par brīvu. Jā. Tur būs sacensības individuāli un grupas vingrojumos, un 5:00 ir sacensību atklāšana. Otrajā dienā no 2:00 jau tradicionāli ir fināla sacensības, un arī šī Miss Elegances konkurss. Un sacensību biļetes cena ir 3 lati, un jau no 12. aprīļa tās var iegādāties Olimpiskā centra kasēs. Kā redzams, 35 dalībnieces no 15 dalību valstīm ir gana sīva konkurence arī mūsu Latvijas sportistēm. Taču mēs ceram un ticam, ka tieši māksla un radošā atmosfēra sacensībās iedvesmos mūsu sportistus uz augstiem sasniegumiem.